Nu tad, labrīt, ir 7:10 minūtes. Mums šodien ir īpaši viesi. Mēs svinam radios konto dzimšandienu, 32. dzimšandienu un svinam to, ko radio dara. Jā, mēs svinam mūziku un svinam mūsu klausītājus. Un mums sanāca pirms apmēram mēneša iepazīties ar mūsu klausītājām, diviem dviņu pāriem, Daci Daigu. Un Daci Daiga šorīt arī pie mums ciemos studijā. Labrīt, dāmas! Labrīt! Pēc brītiņa parunāsimies, kā tas gadījās. Radio Skondo! Nu, labrīt, 7:13 minūtes mūsu radio Skondo studijā Rīta Valdes, Daci Daiga. Labrīt, dāmas! Labrīt! Kā notika tā iepazīšanās? Tātad Valdis kādu rītu sāka tēmu par Vārdiem. Par vārdiem. Interesantiem. Un tie bija vārdi, ar kuriem ir interesanti dzīvot. Ka tev visu laiku jāpaskaidro, vai tu esi Guntars vai Gundars, vai Ainars vai Ainārs. Kas tieši ir jāpaskaidro vārdos Daci un Daiga? Jāpaskaidro, kur ir kura. Jāpaskaidro, kur ir kura. Jā, jo uzrakstīja tātad vienu no dviņu māsām Daiga. Daiga uzrakstīja. Daiga, ko tu uzrakstīji uz radios konto? Par to, ka mani sajauc ar māsu Daci. Jā, un tas man likās, kā var sajaukt Daigu ar Daci. Tur var es joprojām jaucu, jā. Nu, lūk, tātad es nolasu šo ziņu ēterā, paiet 1 vai 2 dienas, un mēs saņemam nolasu ziņu ēterā, bet tas bija zvans laikam, jā? Tas bija balss ieraksts. Balss ieraksts. Tātad mēs atskaņojam balss ierakstu, kurā Daigai ir problēmas ar Daci, tāpēc, ka viņas jauc. Daci Daiga. Arī sarežģīta dzīve. Un kaut kur otrā Latvijas pusē, tātad šis notiek Pūrē, notikumi notiek Pūrē. Jā. Un tad ir kaut kur Rīgā, arī cilvēki klausās radio. Stāst savu pusi. Un tad es izdzirdu ziņu to, ka ir vēl kāda Daci un Daiga, un es arī aizrakstīju Valdim un Ritai, ka arī mani sauc Daiga, un man ir māsa Dace. Dviņu māsa. Dviņu māsa, jā, un tad... Un tad mums studijā ir 2 dviņu pāri, identiskie dviņi, Daci Daiga. Jā. Un meitenes pirmo reizi satikās mūsu atslēgas vārdu spēles izlozē Alfā. Tas bija spēles fināls. Klausieties, kā jūs izdomājat, ka jums jāsatiekas? Kam to vajadzēja? Visiem. Man un visām. Vienkārši tā ir, kad nenāk miegs, un tu vienkārši domā, nevar laist tādu iespēju garām. Vienkārši tāda iespēja. Kāda bija tā satikšanās? Tas bija minūte, lai paspētu uz fināla sākumu. Jūs ar tādu domu, ka jūs varat papaskatīties, kā notiek atslēgas vārdu spēles izloze? arī. Jūs tagad ieraudzījāt pa gabalu vienu otru uzreiz, sapratāt, ka tās esat jūs, jā? Jā. Kāda ir pirmie iespaidi? Vienādas. Jums ir gada starpība, es saprotu, jā? Kurā mēnesī jūs esat dzimušas? Mēs esam augustā. Mājā. Un gada starpība nozīmē, ka faktiski jūs gandrīz esat viena vecuma. Vai jūs esat atraduši, kas jums ir kopīgs un kas ir totāli atšķirīgs? Vēl mēs to neesam meklējuši. Jo šī ir otrā tikšanās reize. Jā, otrā tikšanās. Superīgi. Vai jums ir kāda plāna nākotnē? Es domāju, ka jā, nākotnē mēs tā kā jau par to runājām, aizbraukt kopā kaut kur pie dabas, kaut kā pavadīt laiku. Mazā ceļojumā. Jā, super. vienkārši iepazīties tuvāk un tā. Super, mēs arī iepazīsimies ar jums tuvāk pēc kāda brītiņa. 7:16 minūtes radios konto. Šodien svin ļaudis, kurus mums ir izdevies savienot vai savest kopā. Un to mēs gribam nosvinēt. Un tāpēc Daci Daiga, 2 dviņu pāri šobrīd ir studijā, jo satikās pateicoties radios konto. Radio Skondo. 7:24 minūtes. Mūsu šī rīta ciemiņi, mūsu klausītājs, 2 dviņu pāri, Daci Daiga. Labrīt, dāmas. Labrīt. Mēs te runājam par to, kur ir jaunāka, kura vecāka, kur ir Dace ir 10 minūtes jaunāka, un otrajā dviņu pārī Daiga ir jaunāka. Daiga jaunāka, jā. Tā viss otrādi. Jā. Klau, kā tur ir ar tiem dviņiem? Dviņi ir ļoti līdzīgi, ja tomēr atšķirīgi. Kā parasti ir? Pēc izskata skaidrs, jūs esat viens olšūns dviņi, līdzīgi skaidrs, bet kā ir tiem Lauris raksturiem? Zalāns caur durvīm pēta. No.
Man jau šķiet, ka mēs arī pēc rakstura esam diezgan līdzīgas. Es esmu dzirdējis, ka jūs arī netīšām meitenes esat saģērbušās vienādi, pat nesarunājušas. Jā, tā ir. Šodien arī atnākušas vienādi apģērbušās, bet tas ir, laikam, es saprotu, apzināti. Parasti jūs tā nedarat, vai ne? Nē. Jums nav kāds pārmets. Kāpēc jūs neģērbties vienādi? Jūs taču esat dviņi. Nē, ja mēs tā ģērbtos, tad... Mikrofonā? Ja mēs tā ģērbtos, tad būtu pārmetumi, kad ir vienādi saģērbušās. Runāja iekšā mikrofonā. Jā, nevar atšķirt. Aha, nevar atšķirt. Tātad jūs speciāli to darat, lai varētu atšķirt. Jā, tāpat nevar atšķirt. Varat ģērbties, kā gribat. Nu, tā jau arī ir, jo daudz, kas tā tieši nepazīst, arī neatšķir. Meitenes ir sagatavojušas muzikālu pārsteigumu. Kādu pārsteigumu? Pastāstīs par to muzikālo pārsteigumu. Jā, nu man par cik... Iekšā mikrofonā. Radās, tas viss stāsts ir, es viņu gribēju tikai iepīt iekšā mikrofonā runā. Un caur mākslīgo intelektu visu šito es tā kā radīju dziesmiņu. Caur mākslīgo intelektu. Labi, jā. Meklēsim, tad tas ir tas audio, ko tu atsūtīji, ja? Jā. Tagad paklausīsimies, kas tur šobrīd notiek. Absolūts, pirmatskaņojums mēs pirms tam arī paši neesam dzirdējuši. Tāda pilnīga uzticība. Šitais, ja? Kā ierasts, sēž savā dzeltenā Volvo. Tas par dzelteno Volvo tas ir? Tur ir viss, ir tā, kā tur ir jābūt. Nopietni, jā. Tad galvenais, lai es saprotu, ka tā ir tā īstā. Tātad šī tā dziesma, ko jūs pasūtījāt mākslīgam intelektam, un tā ir par jums. Ja? Ja? Un par mums arī, Valdi. Sarunājuši. Nu tad noriskēsim. Radios konto pirmats skaņojums par Daci Daiga. Radios konto. Sēž savā dzeltenā Volvo un dēļ savas ierastās kraviņas. Un nemanīgi klausos savu mīļāko radios konto. Dziesmas tur smuks, kā nu nesaprast to man. Kā tik smuk viss tur dum. Tad nu Rita un Valdis raisa man vēlmi viņiem pastāstīt, kā mani nosauc vārdā. Kas nav mans arī Dacis, tā savu piedzīvojumu par latviešu valodu, un tā ir tapis šīs brīnumainais stāsts. Vārds pa vārdam bija starp mums, kur atkal iepazināmies ar jums. Daiga, Daci, Daiga, tā nu nokļuva pie jums. Viss nu plūst un viss nu mainās, tik jāpaliek mums katrai savā sainā. Nokļuvā pie jums. Paldies, ka Daci nakti nespēja nogulēt un rīkojās. Paldies Daigai, kura gribēja izstāstīt. Par to, ka dažreiz nosauc viņu par Daci. Paldies Radios konto, paldies Rītai un Valdim. Paldies, es saku jums. Bija starp mums, kur atkal iepazināmies ar jums. Daiga, Daci, Daiga, tā nu nokļuvā pie jums. Viss nu plūst un viss nu mainās, tik jāpaliek mums katrai savā sainā. Tagad atkļuvā pie jums. Tā nu nokļuvā pie jums. Stāsts par Daci Daigam, diviem dviņu pāriem, kas iepazinās pateicoties radios konto un sev. Paldies! Un tas bija mākslīgā intelekta, kā lai to sakam? Radīts skaņdarbs. Mākslīgā intelekta radīts skaņdarbs, jā. Saskaņā ar stāstu, ko mēs šodien stāstām. 7:29 minūtes, labrīt! Mēs šodien svinam to, ka radios konto savieno cilvēkus.
7:41 minūte radios konto ēterā Rīta Valdis, Dace Daiga. Divi dviņu pāri, kas satikās radios konto pateicoties tam, ka viena Daiga atsūtīja balss ziņu par to, kā viņu jauc ar māsu Daigu, un tad kāda cita Daiga dzirdēja, ka ir vēl viens Dace Daiga dviņu pāris kaut kur Latvijā. Nu tad viens dviņu pāris Dace Daiga no Pūris, otrs no Rīgas un Rīgas pievārtes. Daiga, kāds tev bija tur tas stāsts par frizūrām? Jo mēs prasījām meitenēm, kā tas nāks, ka šodien viņas ir vienādi apģērbušās, atnākušas. Nu, tas ir speciāli radios konto jubileju ikdienā ģērbjās katra kāda ir, un arī frizūras šobrīd ir vienam viņu pāriem līdzīgs, bet otram pilnīgi atšķirīgs. Jā. Man Dacei ir tumšie mati, tādi krāsot brūni, un māsa šipsniņās vienmēr balina gaišāk. Un vienreiz es kaut kādos 20, apmēram 5 gados, izdomāju arī tādas šipsniņās, pamēģināt tādu pašu kā māsai, aizgāju laimīgi pie frizieru. Frizēra krēslā viņš sēž un skros to krāsu, man labi, ok. Beigās pēc frizētājs iekāp mašīnā, paskatos sev atpakaļ gaitas un sānu ties spoguļos, un es ieraugu ne sevi, bet reāli kā māsa. Tā iekšējā sajūta bija tik anormāla. Tas bija tik iekšēji, tik šausmīgi dīvaini, ka tu redzi nevis sevi, tu esi tu, Jā. Bet tu reāli redzi savu māsu. Nu, tik tādas saiknes, domāju, tas bija tas vienkārši tāds šoks. Tāds mirklis, ka tu pati neatšķir vairs. Jā. Bet tu reāli neesi tu. Jā, tas bija tāds. Un vairs mēs nekrāsojam vienāds. Es saprotu, kāpēc jums ir tā atšķirīgā. Jā. Bet jums ir nācies piedzīvot dzīvē, ka cilvēki jūs sajauc. Jā, ļoti bieži. Jā. Tā kā katru dienu visticamākais. Jā. Arī tie, kas ir tādi, katram no savas puses kaut kādu draugu lokā, paziņu lokā, kas ierauga otru māsu un čā Daiga. Un mēs apstulstam tā, laikam domājat man māsu Dace vai man māsu Daiga, un tad tā, protams, jā. Kā tas jums ir palīdzējis dzīvē, ka jūs esat tās līdzīgās dvīnes? Kaut kādos skolā pārbaudas darbos, tur pie tāfeles, kad jāatbild ir. Viena labāk, jūs mācāties tikai... Nē, pārmaiņas andels un viss. Jūs pusi mācījās viena māsa, pusi otra māsa. Vai nu nemācījās? Un kā, piemēram, ar randiņiem, vai ir arī tāda pieredze, ka tur samainās? Klausies, šitais čals man nepatīk, nevar aiziet manā vietā. Māsas māja ar galvu, jā? Tā apmēram bija. Kā bija? Stāsts tad atzīsties. Bija viens puisis, kuram es kaut ko prasīju, un tad es iedevu vienkārši māsai numuru. Es teicu, tiec galā, man viņš nepatīk. Un tā viņi jau cik ilgi? 18 gadi kopā. Precējušies 18 gadus. Wow. Tā viņš arī nav ticis galā ar viņu. Super. Tāds ir mūsu klausītājs stāsts. Mēs šodien svinam radios konto jubileju, svinam mūziku un svinam mūsu klausītājs. Dace Daiga, mūsu klausītājs, kas satikušās pateicoties radios konto. Un mēs spēlējam dziesmas no tiem laikiem, kad radios konto sāk skanēt 90. gadu pirmajā pusē, 1993. gads, un mēģinam atcerēties, ko tad mēs īsti tajā laikā spēlējam. Lūk, vēl viens skaņdarbs, kurš diezgan bieži to brīdi skanēja. Paldies, Dace Daiga! Paldies jums, mīļās!